Jāni, kā tu domā, vai visi cilvēki var būt uzņēmēji? Zini kā, Marta, es teikšu tā. Visiem būtu vismaz jāpamēģina būt par uzņēmējiem. Un par ierobežojumu tur nevar būt ne tavs vecums, ne tavs dzimums, ne tavs zināšanas, ne pat tas, cik daudz naudas ir tavā bankas kontā. Un tāpēc mēs, Marta, uzņēmēji. Un biznesa stratēģis un uzņēmuma iedvesmotājs Jānis, mēs esam šeit, lai jūs mudinātu uz darīšanu. Sāku viesistabā. Kā jau visi, man liekas. Vienā brīdī ir jāpasaka, jālec iekšā tajā nezināmajā uz tiem 100%. Mums ir kolektīvs zem 30 un tikai sieviešu. Strādājām 22 stundas dienā. Šis dara brīnumu lietas ar manu pašapziņu. Pēc, ka garšīgi saldējumi. Jā, kas to būtu domājis, man ir garšīgs saldējumi. Es jūtu, ka kolektīvs to jūt, un viņi zina, ka man rūp. Sveiks. Nu, čau. Sveiks. Čau. Marta. Dāvis. Jānis. Mūsu stāsta varonis Dāvis Dudelis no plikas idejas par īpašu saldējumu vegāniem ir spējis izveidot produktu, kas iecienīts Latvijā un tiek arī eksportēts. Dažu gadu laikā Dāvis no profesionāla riteņbraucēja ir pārtaps par uzņēmēju un nu var lepoties ar savu saldējumu ražotni Čiekurkalnā. Bet kā viņam vispār ienāca prātā ideja par saldējumu? Kāpēc saldējums tieši? Bija tā, ka tajā laikā es gribēju pāriet uz vegānisku uzturu, un es pats meklēju sev kaut kādas alternatīvas, un tajā laikā arī nebija daudz ne piena alternatīvas, ne gaļas alternatīvas. Cik gadus atpakaļ? Tas bija pirms 6, 7 gadiem, jā. Tad es biju ceļojumā uz Kanādu, uz sacensībām, un tur es redzēju, kā to ražo un kā tur tas viss, tādi augļu saldējumi uz kociņu. Un es domāju, Latvijā nekas tāds nav, un man vajadzētu kaut ko tādu uztaisīt. Super. Un tad sāku to taisīt mājās, piedāvāju draugiem, paziņām, radiniekiem, visiem vedu, tad ātri vien uzrādījās, ka vēl cilvēki gribēja. Izrādās, es nebiju vienīgais, kam tādus saldējumus gribējās, un tad ātri vien man no mājām dzina ārā, jo teica, ka šitā nevar turpināties, ka tu tur sāc tādos daudzumos ražot, un nācās meklēt telpas un nopietni tam pieķerties. Saldējumu ražotne Avenei. Uzņēmums dibināts 2017. gadā. Šobrīd strādā 11 darbinieki. Apgrozījums 393 000 eiro 2022. gadā. Eksportē uz Igauniju. Ko tu pameti tajā brīdī, kad tu izdomāji nopietni nodarboties? BMX freestyle, jā, es profesionāli braucu BMX freestyle, tā kā braucu uz sacensībām, trenēju bērnus un paraugu demonstrējumus taisīju, jā. Un tad vienā brīdī man tā kā vajadzēja izvēlēties, vai darīt saldējumus, vai palikt BMX sportistu karjerā. Un kā tā bija pareizā izvēle? Es domāju, ka jā, jo tas bija vienā brīdī tāds krustcelis, kur es redzēju, ka tā sportistu karjerā vairs nav nekāds potenciāls. Principā tas viss, tu sāc no nulles un vienkārši ej caur kļūdām un caur tādām mācībām. Tas nozīmē, ka nevajag baidīties sākt, jo paskaties zināšanas, tu esi ar laiku ieguvis, vai ne? Jā, jo manuprāt, vislabākais jau ir tas tajā praktiskajā. Tikai tad tu uzzināsi, kā tas ir. Un principā es jau jokojos, ja tagad es atskatoties, es zinātu visu, ko es zinu tagad, es nezinu, vai es sāktu šo uzņēmējdarbību, un to saka visi. Atskatoties uz savu sākumu, Dāvis citiem jaunajiem uzņēmējiem iesaka skaidri apzināties, ka vienu brīdi būs jāizšķiras bizness vai kāda cita nodarbe, jālec nezināmajā. Bija grūti, tāpēc, ka es vēl joprojām biju ar vienu kāju tajā BMX-ā un savās kaut kādās projektos, savās lietās, papildus darbos. Un tad es izjūtu to, ka īstenībā es nevēlu tam pietiekami daudz uzmanības. Un tikai 19. gads bija tāds gads, kad es paliku visu pārējo malā. Es pateicu, ka es 100% veltīšu laiku. Un tad arī tas bija gads, kad es sajūtu, ka rītī kaut kas aiziet. Vienā brīdī ir jāpasaka, jālec iekšā tajā nezināmajā uz tiem 100%, un tikai tad tu atklāji to jauno pasauli. Noteikti. Dāvis piekrīt, ka viens no uzņēmēju uzdevumiem ir iemācīties uzticēties citiem, jo viens pats malt vairākos ganģos ilgi nevarēsi. Protams, ka sākumā ir tas moments, ka tev ir jādara pašam, lai pirmkārt iemācītos pašam to darīt, un tu spētu iemācīt arī citus. Un otrs, lai tu vispār saprastu savu produktu, iepazītos ar klientiem. Jā. Dzīves realitāte, kurā
ļoti daudz tādi mazie uzņēmēji paliek pie tā, ka viņi paši ņemās, paši dara visu, bet viņiem neatliek laiks kaut kādām svarīgākām lietām. Un tikai atbrīvojoties no tām ikdienas lietām, kā ražošana, pati pakošana, tur kaut vai pat tāpat tirgošanās, braukt, tirgoties un tā, vienā brīdī tev atliek laiks sākt domāt arī par to reklāmu, par to varbūt par svarīgākām lietām, kā to komandu uztaisīt, un tas man tā kā ļoti palīdzēja. Jā. Nu, ko tu varētu izdarīt? Palīdzēs, reku būs jālai iekšā. Labdien, man sauc Jānis. Jā, Igita. Prieks iepazīties. Un paskatieties. Ui. Dāvi spēju realizēt savu ideju varam novērtēt ar 5 saldējumiem no 5. Jo Avenē izdevās tas, par ko mazie pārtiks ražotāji var vien sapņot, lai gan savā ceļā Dāvis sastapās ar daudz neticīgajiem. Kad Dāvis saka, viņam 2 reizes atteica atspērienu programmā, kad esat Tagad var iet viņam slikta ideja bija. Man žūrija teica, ka tā ideja, kurš tos saldējumus ēdīs, tad nav tik laba un tā. Un vienreiz man pateica nē, es nepadevos, pēc tam es gāju otrais, un man atkal pateica nē, kaut gan jau tā ideja jau bija izstrādāta. Un tad, zin kā, es neesmu tāds cilvēks, kas saka, es par spīti, tagad jums un es pateicu, reku, tagad man izdevās un tā. Bet šitas man liekas muļķīgi, ka mēs tā kā novilkam kaut kādu ideju. Šo es gribētu piebilst, jā. Mēs nedrīkstētu atbalstu idejām vērtēt pēc šo ideju labumu vai sliktumu, vai ne? Tas, man liekas, tāds absurds. Vajadzētu vērtēt cilvēku potenciālu realizēt ideju, nevis idejas labumu vai sliktumu. 1 gramu, kā var 1 gramu iebērt? 2. Nē, ir. Viņš atnāca apakaļ. Viens no uzņēmuma lepnumiem ir milzīgā saldētava noliktava, kuru saimnieks mums arī laipni izrāda. Galvenais, lai durvis neaizkrīt, ja? Jā, paliksim iekšā, sasalsim ragā. Kur nākam iekšā. Te gan karstās vasaras dienās. Jā, šitien parasti viss piesakās nāk, kad viņi bišķiņ gribās atvēsināties, bet pilnīgi pietiek ar 2 minūtēm. Kāda šeit ir temperatūra? -21. Kā tu tiki Rimī? Rimī es tiku pateicoties tam, kā mēs runājām, vajag pieņemt cilvēkus gudrākus par tevi. Un es pieņēmu tirdzniecības vadītāju tajā laikā, kas bija jau ar ilgu pieredzi tirdzniecībā. Tad tieši arī konkrēti gājām ar tādu uzstādījumu, ka mums ir jātiek Rimī veikalos. Un tad pateicoties viņai 6 mēnešu laikā, kas jau, manuprāt, ir diezgan īsts laiks, mēs tikām pilnīgi tā, kad izveidojām jaunu iepakojumu, tikām Rimī un pēc tam arī citos veikalos. Man pat nedaudz liekas, ka izplatīšanas kanāla reizēm ir svarīgāk par pašu produktu pirmos gadu, pirmos 2. Es domāju, ka mazā super eko veikliņā vienā kaut kur vienā plaktiņā. Bet tu nevar augt, jā, jo tas noiets tev augsts tikai tik tālu, cik tev augsts apmeklētais skaits tajos mazajos kanāliņos, kurus tu esi. Savukārt lielie paši par sevi jau ir stūmējis spēks tavu produktu noiet. Un tā svarīgākā lieta tev ir nevis strādāt uz mērķi pārdošanā, bet maksimizēt izplatību. Tev ir jāveic pārdošanas process tā, lai jaunu kanālu pieaugums būtu nepārtraukts. Vai bieži gadās paslīdēt un nokrist nesot? Negadās, ja? Viena no Dāvja kā uzņēmēja lielākajām krīzēm bija ugunsgrēks, kas iemetās jaunās ražotnes jumtā. Bet vēlākajos gados par īstu pārbaudījumu kļuva energoresursu cenu straujais pieaugums. Tātad nospiežam 2 kopā un tad 3 nofiksē. Bet vai pašā biznesa modelī pieejā ir bijusi kāda kļūda, ko Dāvis būtu darījis citādi? Izrādās, pieprasījums pēc jaunā saldējuma sākumā bija tik liels, ka ražošanas iekārtas tam netika līdzi. Mēs kādreiz strādājām naktīs. Mēs strādājām, mums bija viena tāda maziņā iekārta. Un es nebiju laicīgi pasūtījis, plus viņus vēl jāpasūt no Ķīnas, kamēr vēl tur viss atnāk, un ļoti ilgs laiks bija. Un tad mēs vasarā strādājām 22 stundas dienā. Nav bijis tāds dienas, kad es gribētu izslēgt gaismu un aiziet mājās. Tā gluži nav bijis. Jā, varbūt ir bijuši grūtāki brīži. Tas būtu baigais grēks tādu ideju norekt tikai tāpēc, ka es kādu dienu sajūtos, nezinu, slikti, un man bija slikts garstāvoklis. Bet Jānis saka, ka vajag pārdot uzņēmumus jāpnīgi. Uzņēmumus nevajag pārdot, taču uzņēmumu vajag veidot tādu, lai viņš būtu pārdodams tad, ja tu to vēlēsies. Jā. Tātad te uzņēmumu vajag gatavot priekš pārdošanas. Tas nenozīmē, ka viņš tev jebkad savā mūžā ir jāpārdod. Bet tādā veidā, ko tu izdari, tu tam uzņēmumam var vērtību notiek kā precē. Tas nozīmē pašam neuzņemties lomu, kur ir neaizvietojama, jo tāpēc, ka tad tu varēsi izdarīt apzinātu izvēli kādreiz nākotnē. Jā. Pārdot vai nepārdot. Būs labi. Ļoti labi. Slēgam vagā.
Dāvja gadījumā pagaidām nekas neliecina par apnikumu vai nogurumu, jo izrādās, ka grūtības viņš uztver nevis kā lāstu, bet kā interesantu pieredzi. Man ļoti patīk kaut kādas grūtības, ka tu 1000 reizes kaut ko vienu mēģini, kaut kādu lietu, un tad tev izdodās. Un tad, tev ir jāpatīk tām grūtībām. Jā, es īstenībā visas tās grūtības uztveru tādu ļoti lielu tādu ziņkārību. Vienkārši tā kā tāds, wow, kas šodien varētu noiet greizi. Tāpēc es man liekas, tā baigi veselīgi tā kā uztver tās lietas, jā. Labi, ja izdevies iesākt, tad svarīgi ir neapstāties, bet vai katrs var nodibināt un sekmīgi attīstīt uzņēmumu? Te mūsu dažādo stāstu varoņu domas dalās. Vieni ir pārliecināti, ka par uzņēmēju var kļūt jebkurš, citi to apšauba. Es uzskatu, ka ne katrs var būt uzņēmējs. Es domāju, ka pamēģināt var, bet varbūt vaina jau nav arī ne cilvēkā, varbūt idejā, varbūt tas ir... Skaidrs ne visiem arī ar pirmo uzņēmumu, pirmo ideju izdosies. Tieši tā. Tāpēc tas novēl, ka arī nevajag padoties. Ne katrs var būt uzņēmējs, bet, lai saprastu, vai tu vari vai tu nevari, tev ir obligāti jāpamēģina. Tu man saki, kad... Tu vari jau ņemt, jā. Viņam to apcēs vēl par stāvu. Daļa asistente. Man jābrauc, jā? Uz kuru pusi? Uz turieni, jā. Šeit? Vai veiksme biznesā izriet no cilvēka intelektuālās kapacitātes, vai ir jāpiemīt kādām īpašām spējām? Es neesmu speciālists kaut kādā jomā. Es esmu tas cilvēks, kas kaut ko saliek kopā, kaut kādas lietas, cilvēkus un kaut ko noorganizē. Beigās, bet vai tā ir kaut kāda spēja, es nezinu. Šī ir ļoti, ļoti svarīga un smaga tēma. Mums noteikti nebūs laiks viņu pilnībā izrunāt, bet es esmu nonācis līdz secinājumam, ka nav tiešas korelācijas starp cilvēka intelektuālo kapacitāti un to, cik viņš ir intelektuāls, un starp viņu spēju veidot uzņēmēju darbību. Un tā ir kaut kāda netveramā spēja, ko tu arī noteikti redzi. Tā ir spēja, ko neizskaidrojam, panākt, ka lietas notiek. Kaut kā tā es varētu teikt. Man liekas, ka mums varbūt kā tautai vairāk jādomā par tādu sadarbību, par to, kā mēs varam kopā kaut ko darboties. Un tāpēc es domāju, ka nav problēma arī iet pie kāda drauga, kuram ir ideja, un teikt, taisīsim šito kopā un strādāt pie cita sapņa, pie cita idejas, kas tev patīk, arī nav nevainas. Tas nenozīmē, ka tev vienmēr jātaisa pašam kaut kas tur jauns. Svarīgākais ir, ka mēs sadarbojamies vērtības radīšanā. Bet kas tad ir šī vērtība? Uzņēmuma zīmola vērtība? Vai jaunam uzņēmumam vajag savas vērtības? Vai Dāvis ir domājis par savu misiju, vīziju, mērķiem un vērtībām? Banāli skan, bet es teiktu vienkārši pamēģināt to ideju. Pirmais uzdevums to ideju mēģināt uzreiz pārdot kaut vai mazu prototipiņu, kaut ko tieši tāpatās kā es mājās. Ne jau es gaidīju līdz brīdim, ka man būs ražotne, bet es paņēmu mājās kaut ko uztaisīju ar tām formām, kas man bija, un mēģināju pārdot. Un inkubatorā, kad mēs tur bijām visas tās grupiņas, un visi stāsta, ka viņiem ir logo, viņiem ir mājaslapa, viņiem tur ir visāds dizains jau uztaisīts. Mērķi, mission statement, jā. Un tad sēž Dāvis, kurš saka, man vispār nekā nav. Man pat nav nosaukums, bet man jau ir klienti, es jau katru nedēļu braucu, tirgoju saldējumus. Man pat nebija vispār nekā ne sākumā. Viena vērtība ir viens iemesls, kāpēc izvēlētos šo, tā vietā izvēlētos kaut ko citu. Tā ir vērtība. Jautājums ir tikai vienīgi par patērētāju. Es redzu šo produktu plauktā, un es blakus redzu konkurentu produktu plauktā. Vērtība šim būs tas, kādēļ es paņemšu un samaksāšu par šo, nevis par otru. Tas ir arī viss. To var atklāt tikai procesa laikā, jo man arī likās, kad mūsu galvenie tātad klienti būs tikai vegāni, veģetārieši, tagad cilvēki, kas neēda laktozi. Beigās izrādās, ka lielākā daļa mūsu klienti ir visādāji. Visi, kas ēd, kas vienkārši gribēs kaut ko citādāk, pamēģināt kaut ko veselīgāk. Vienkārši tāpēc, ka garšīgi saldējumi. Jā, tas to būtu domājis, man garšīgi saldējumi. Avinei piemērs rāda, ka sākumā ir jābūt labam produktam, bet viss pārējais, zīmola vērtības un arī uzņēmuma vērtība sekos pēc tam. Pats galvenais īstenībā ir inerce kaut kāda, ko tu esi iesācis, lai tie mazie ieradumi vai kaut kādas lielās lietas, bet tiklīdz, ja tu sāc kaut ko darīt, kustināt, tad tas viss arī aiziet daudz vieglāk. Kāda biznesa balvos būtu izdevīgi nodarboties? Ja es dzīvotu balvos, taisīt kaut ko ar balvām saistībā. Balvas. Balvas. Tas tu neesi tālu no īstenības.
Mēs tagad ejam ciemos pie uzņēmuma, kas taisa kaut ko ārkārtīgi interesantu. Ja es te liktu uzminēt, tu nekad neuzminētu visdrīzāk. Labdien! 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 Jānis. Jelena. Prieks iepazīties. Sveika, Marta! Mēs esam atbraukuši ciemos apskatīties uz tavu uzņēmumu, ar ko jūs nodarbojaties, un dot caur tavu piemēru iedvesmu pārējiem skatītājiem. Prieks dzirdēt. Mēģināsim. Ar ko nodarbojas tos uzņēmums? Mēs ražojam dekorācijas, lielformāta dekorācijas. Ideja par savu uzņēmumu Jeļenai ir radusies Covid pandēmijas laikā. Viss sākās ar dekorēšanas pakalpojumu, līdz Jeļena saprata, ka dekors varētu ražot pati. Pētot pieprasījumu, viņa nonākusi līdz dekoratīvo spārnu ražošanai. Un tu sāki vienkārši kā? Kā sāku viesistabā. Kā jau visi, man liekas. Jā, būdama bezdarbniece, griežot papīru un domājot, ar ko es varētu nodarboties. Un tā, pētot internetu, attīstot savas zināšanas, es sāku veidot mazas lietiņas, kurus mēģināju realizēt ar sociālajiem tīkliem, un man tas veiksmīgi izdevās. Šis ir stāsts par īstu nišas produktu un tā spēku, ja biznesa veidotājam ir bagātīga izdoma, liela dūša un sīksta neatlaidība. Uz cik valstīm jūs eksportējat? Pagājuši gadu statistika rāda, ka mēs esam eksportējuši uz vairāk nekā 30 valstīm. Opā! Dažādām. Ļoti labi. Pamatvalsts tomēr, jebkurā gadījumā mums ir Amerika. Amerika. Vairāk nekā 70% mums ir uz Ameriku aiziet. Un cik gadi ir tavam uzņēmumam? Šobrīd ir pilni 3 gadi, un mums jau 4. ir. Dekorāciju ražošanas uzņēmums Lamour Flowers. Dibināts 2020. gadā. Šobrīd strādā 6 darbinieki. Apgrozījums 220 000 eiro 2022. gadā. Eksportē uz ASV, Eiropas valstīm un citur. Pēc 3 gadiem ar savu uzņēmumu Jeļenai ir skaidrs, ka algotā darbā atgriezties viņa vairs negribētu. Vislielākā vērtība, ko dod pašam savs bizness, ir brīvība. Pirmkārt jau attiecībā uz to, ko un kā tu varētu iesākt ar savu laiku. Man patīk tas, ka es varu strādāt, kad es gribu. Aha, tu gribi, jā, tas ir labs. Jā, mēs tiešām dažkārt piekūstu no tā visā. Protams, Tā ir vienkārši dažkārt ir tāda disciplīna. Bet visvērtīgākais, kas man šajā visā ir, kas ir attīstīts, ir tas, ka es varu strādāt 3 naktī, es varu strādāt agri no rīta. Ja man ir nepieciešams, varu paņemt dienu brīvu un veltīt to savām vajadzībām. Tas ir tas, par ko... kas mani pat šobrīd arī mudina iet uz priekšu un attīstīt to. Tā nebija tā, ka tu pieņēmi pirmo darbinieku, uzreiz jūti, kā tas uzņēmums iet uz augšu un Bet mums daudz tā vairāk. arī bija. Ja? Mēs paņēmām pirmo darbinieku un nāca pēc tam Anna uzreiz. Ja mums mēnešu 2 laikā palielinājās tik ļoti tas pieprasījums, ka mēs netikām galā un mums vajadzēja pēc 3. darbinieka. Un tad mēs strādājām līdz rudenim ar kolektīvu no 3 cilvēkiem, un tad rudenī nāca 4. un pēc tam gāja mārketings, un pēc tam šobrīd arī mums ir Kristiāna. Jums ir sieviešu kolektīvs? Mums ir kolektīvs zem 30 un tikai sieviešu. Darbinieku piesaisti un motivēšana ir viena no galvenajām problēmām, kas rada galvas sāpes uzņēmējiem Latvijā. Darbinieks ir grūti atrast un grūti arī noturēt. Kā rāda pētījumi, galvenie iemesli, kas cilvēks notur pie viena darba devēja, ir sajūta par darba vietas stabilitāti, labas attiecības ar kolēģiem, tas, ka uzņēmums atrodas tuvu dzīves vietai un, protams, laba alga. Savukārt lielāka alga ir faktors, kas visbiežāk liek mainīt darbu. Šķiet, Jeļenai ir izdevies atrisināt visus šos minētos jautājumus. Es esmu sapratusi ļoti svarīgas lietas, ka cilvēkam par darbu ir jāmaksā maksimāli un atbilstoši labi. Tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas piesaista labu kolēģi palikt un strādāt un rūpēties par to. Un otrs, tā ir attieksme. Tad, kad es pieņēmu savu pirmo darbinieku, man likās, ka es nemāku ar viņu uzvesties, jo viņš tā kā man ir draugs, nav draugs, es nesaprotu to kā līdz kuram brīdim mēs tā kā esam čomi, un tad vienā brīdī sākās kaut kāds tā kā algas, naudas attiecības. Un man liekas, tādam nepieredzējušam uzņēmumam tas ir tāds pārbaudījums. Tā kā pirmais darbinieks, un arī jo vairāk tu darbinieki kļūst, jo tu man bija ļoti, man liekas tā, man sajūta bija, ka es nemāku uzvesties ar darbiniekiem pareizi. Es vienmēr ir jāņem vērā runa par laiku un runa par naudu.
būs sarežģīta runa. Tur neko tur nevarēs izdarīt. Tā ka ar to vienkārši ir jārēķinās un jāmēģina atrast tas cilvēciskais kontakts pilnīgi visos pārējos dzīves elementos, lai jūs varētu labāk sadarboties kā komanda. Ja Ļena tagad var ar atvieglojumu atskatīties uz pirmo gadu problēmām, taču, ja būtu tāda vajadzība, šī pieredze viņu neatturētu uzsākt savu biznesu no nulles vēlreiz. Nekad nebūtu domājis, ka man būs tik daudz dušas, ka es varēšu to pārvarēt, to, ko esmu pārvarējusi, un vēl turpināt strādāt un attīstīt tā, kā tas ir attīstījies tagad. Un nav tā, kā es esmu sākusi uzņēmējdarbību ar 1000 kabatā. Tas bija labi 100. Un labi, ka es piesaistīju visu laiku un mēģināju un koncentrējos uz to, ka es valsts atbalstu visādā veidā mēģināju piesaistīt. Tas man ļoti palīdzēja atspērties. Vai tu gribētu atgriezties strādāt algotu darbu? Es nevaru sevi iedomāties algotā darbā, jo man liekas, ja man tiešām vajadzētu slēgt ciet šo uzņēmumu un visu pārtraukt. Neiet. Visi saprotu, ka ir nevajag vairs. Es meklētu kaut kādu citu, bet tas būtu arī kaut kāds uzņēmējdarbības veids. Varbūt tikai atkal pati priekš sevis, bez komandas. Tā, droši pieliekojot. Jā, šis jāpačā, es nevaru. Šis ir tāds. Jāliek Instagramā. Cik ērti ir jums? Es teiktu, ļoti ērti. Es pat teiktu, man ir ļoti psiholoģiski ērti. Jā, tu jūties kā biznesa eņģelis. Es jūtos kā biznesa eņģelis. Te nu ir īsts nišas produkts, kura veiksme ir pamatā atkarīga no pareizo pārdošanas kanālu atrašanas. Bet ko un kā Ļena ir darījusi, lai atrastu savus klientus? Sociālie tīkli mums ir 3 veikali Etsy platformās. Es gribu ļoti ieiet Amazon tirgu. Mēs esam atradusi to vidi, kur klienti meklē to, ko es pārdodu. Jā. Klausoties Ļenas stāstu, Jānim ir ieteikums vairāk ieguldīt pārdošanas veicināšanā. Pamēģiniet uzlikt citu budžetu vienu klientu iegūšanai, bet uz brīdi. Iedomājamies, ja šis mums maksā 250 eiro, plus 150 eiro sūtīšana, tāds galvējais pirkuma apjoms mums varētu būt 400 eiro. Es teiktu, uz šitādu cenu pamēģini uz kaut kādu laiciņu viņu uzlikt kā 500, bet 100 eiro vēl pārdošanai. Pamēģini tā izdarīt, un vismaz man ir diezgan liela pieredze no citiem uzņēmējiem, kuri saka to, ka kāpēc viņi ātrāk to neizdarīja, jo pārdošana maksā naudu. Ko tu ieteiktu jauniem uzņēmējiem, kuri vēl nav pacēlušies savos uzņēmējdarbības spārnos? Strādāt, domāt un strādāt. Ir struktūrēti jādomā, kā risināt to problēmu, un ja tas viens savs produkts vairs nav aktuāls, vai ja konkurence palielinās, vai ja ir jādomā, ko tu vari ar savām zināšanām izdarīt jaunu, un kā tu vari ieiet tālāk tajā tirgu. Es gribētu nomainīt spārnus. Nosvilksim jums ļoti populārus šobrīd spārnus, kas ļoti aktīvi tiek pārdoti uz Ameriku. Tas ir kaut kāds serafīmi. Jā. Viņam ir serafa spārni. Un serafīmi ir daudz skaitļu vārds šim vārdam. Šis dara brīnumu lietas ar manu pašapziņu. Mums arī grib pamēģināt tomēr viens. Mums dizaini ir ļoti pieskaņota transporta iespējām. Kāds ir standarta izmēra kastēm? Jā, standarta izmēra kastēm, lai sektu, lai tas izmaksas būtu pieejamas arī mūsu klientiem. Līdz ar to šis ir tāds vienkāršāks dizains, kas maksā mazāk, bet viņš ir liels. Jā. Kā tu liekas, Jāni, kas ir galvenā īpašība uzņēmējiem? Es tūlīt izdomāšu jaunu īpašību cilvēkiem. Vērtība rades spēja. Tātad spēja radīt vērtību no nekā. No kaut kā, kas pirms tam ir bijis materiāls, kas pirms tam ir bijis gumija, kas pirms tam ir bijusi ideja cilvēku galvā. Tu vari radīt kaut ko, kas ir vērts cita cilvēka galvā. Un tā ir pamatlieta. Bez tā nav uzņēmēja. Piekrīt, ka drosmīgam jābūt. Ļoti drosmīgam jābūt. Ļoti drosmīgam jābūt. Es ticu, ka vīriešiem uzņēmējdarbībā, es teikšu, ka viņam ir vieglāk. Es negribu tā teikt, bet ir vieglāk. Nē, es arī piekrītu. Mēs esam atšķirīgi, protams. Un vīriešu riska izpratne nav salīdzināma ar sievietes riska izpratni. Sievietes riska izpratne ir, vai nu būs labi, vai būs absolūta katastrofa. Kamēr vīrietim ir tā, ka vai nu būs drusku slikti, vai arī būs milzīgi miljoni un miljardi. Un tā ir tā atšķirība tajā skalā mums. Viņi pārklājas, bet ļoti šaurā vietiņā.
No svara ir arī tas, ka uzņēmuma dibinātājiem vai vadītājiem pašam patiešām rūp tas, ko viņš vai viņa ir izveidojis, un ka tas nav tikai darbs, bet faktiski katru brīdi prāts ir nodarbināts ar uzņēmumu lietām. Esmu strādājusi no 3 rītā un līdz 8 braukusi uz mājām, savākusi savu mazo bērnu un braukusi atpakaļ strādāt. Esmu pārdzīvojusi tik daudz emocionālu brīžu, un tas viss man ir šobrīd esmu mazāk ražošana, esmu vairāk par pārdošanu, un mums veidojas tā struktūra, kura ir ļoti svarīga. Beidzot, tie pienākumi ir plus-minus sadalīti, bet tas vienalga, tas emocionālais, un tas nāk man līdzi, un es jūtu, ka kolektīvs to jūt, un viņi zina, ka man rūp, un man viss rūp, man visas atsauksmes rūp. Es esmu atnāku dažkārt ar tādām domām, un esmu kaut ko tur izdomājis, kaut ko tur izfilozofējis. Es dažkārt aktis nevaru pagulēt, jo man prāts vienkārši vērās par kaut ko. Es domāju, mēs varētu uzvilkt arī tev šos burvīgos sarkanos spārņus. Jā, paldies. Jāatceras, ka izaugsme nedrīkst būt pašmērķis, lai nezaudētu kvalitāti un neapdraudētu uzņēmumu reputāciju. Ja es ticis pie tādiem klientiem, kā piemēram Barcelonas opera, labā slava ir viena no lielākajām vērtībām. Man tas liekas tāds ļoti svarīgs punkts, ko ņemt vērā un neaizmirst to, jo tev vienbrīd būs jāupurē kvalitāte par labu kvantitātei. Un to nevar pieļaut manā biznesā. Tev ir jānoķer tas brīdis un jāpieķer pašai sevi pie tā, kad stop. Nē, jo tāpēc, Cik tu tā domā augt? Un cik tu redzi, cik darbinieki pēc 5 gadiem? Mēs esam 6 darbinieki šobrīd. Nu, mēs varētu vēl paplašināt ražošanu uz vienu cilvēku, un tas būtu laikam viss. Tas varētu būt vidējais apjoms gadā 700 000. Un tas būtu tāds piks, kad mēs vairs... Nu, tas, laikam, es tā jūtu, bet es nevaru par to būt pilnīgi droša, kad mēs vairs nevarētu tā... Parunāsim pēc 5 gadiem. Parunāsim? Visi balvi. Jā, visi balvi būs viena liela ražotne. Balvi būs spārnu formā. Jaunais balvu ģerbonis būs spārnu. Tas ir mans stāsts, un viņš aug. Es nekad negribu varbūt par lielu uzņēmumu, es gribu kaut kādu robežu uzlikt tā, lai man būtu brīvs laiks. Jo es tev daru, lai nepiesātinātu savu laiku, bet es, lai būtu man laiks ģimenei, lai būtu laiks atpūtai. Un tādēļ ir tas uzņēmumu manam ir nevis jāpiepilda man un jāatņem visu manu laiku, bet ir jārāda man to brīvības sajūtu. Jeļenas stāsts ir iedvesmojošs vismaz 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas parāda, kā ražojošs uzņēmums izaug burtiski ne no kā. No plikas domas par to, ka vajadzētu pamēģināt kaut ko darīt pašai. Otrakārt, šis ir pierādījums tam, ka mūsdienīgā biznesā svarīgāk ir nevis atrasties lielā pilsētā, bet gan atrast tava īpašā produkta cienītājus, tātad tavu mērķi tirgu. Runa ir par pieprasījumu tendenci saprašanu un trāpīgu piedāvājumu, kas šīm tendencēm atbilst. Šis ir stāsts arī par uzdrīkstēšanos sekot savam sapnim, jo ne jau spārni ir vajadzīgi, lai paceltos gaisā, bet drosme.